projekts Change Now ir patiesībā mainījies tagad un zini, kā mainījies. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs strādājam ar pārēju no vienreizēji lietojamiem traukiem uz daudzkārt lietojamiem traukiem dažādos pasākumos, dažādās valstīs, tādās pilsētās kā Kopenhāgena, Hamburga, Rīga, Liepāja, Tallina. Un Latvijas gadījumā mēs testējam, kā notiek šī pārmaiņa, kā ieviest šīs te daudzkārtēji lietojamo trauku sistēmas, jeb depozīta sistēmas. 2025. gada 16. augustā norisinājās ikgadējie Rīgas pilsētas svētki, kuri pulcē ne tikai pilsētas iedzīvotājus un turistus, bet arī ielas tirgotājus. Pilsētas svētku laikā tika īstenota decentralizēta depozīta glāžu sistēma, kur nopirktā glāze bija jāatgriež pie konkrētā ielas tirgotāja stenda. Kopā strādā 23 partneri no 8 Baltijas jūras reģionu valstīm. Un Latvijas šīs divas pilsētas ir maza daļiņa. Proti, kāpēc mēs apkopojam pieredzi, kas ir dažādās pilsētās, jo dažādās valstīs, dažādās situācijās mēs esam pilnīgi citos nosacījumos, kā mēs varam šīs sistēmas mainīt, kā mēs varam pāriet uz daudzkārt lietojamiem traukiem, un mēs viens no otra varam mācīties. Jāsaka, Rīga kā liela pilsēta Baltijas reģionā noteikti ir nozīmīgs piemērs, atšķirīgs piemērs, jo mēs darbojamies, protams, liela pilsēta ar diezgan smagnēju pārvaldību, jo tā ir mūsu vēsture, kā arī mēs darbojamies ekonomikā, vēl joprojām lineārā ekonomikā. Un pārēj uz aprits ekonomikas risinājumiem nav vienkārši. Un viņi noteikti nav vienkārši pilsētās, kur ir ļoti daudz dažādas prioritātes, un pārēj uz daudzkārt lietojamiem traukiem ir varbūt viena maza lieta, kas notiek šādā lielā pilsētā. Mēs pie depozīta glāžu un depozīta trauku izmantošanas strādājam jau vairākus gadus Rīgā. Arī savos saistošajos noteikumos noteicām, ka depozīta glāzēm ielu tirdzniecībā būtu jābūt obligātām. Bet ir saprotams, ka joprojām šajā jomā mums ir ko attīstīties, mums ir ko mācīties, kādi tad ir šie risinājumi, kas der, kas ir piemērotākais, tirgu ienāk jauni spēlētāji, jaunas sistēmas, un mēs redzam šo projektu kā veidu, kā iztestēt iedzīvotāju viedokli. Kā tad iedzīvotāji un tirgotāji vēlas redzēt depozīta sistēmu. Tāpat es ļoti ceru, ka šī projekta ietvaros mēs spērsim solīti tālāk un iztestēsim arī depozīta traukus un, protams, iedzīvotāju izglītošanu, jo aizvien vairāk un vairāk ir jārunā par to, ka depozīta glāzes tā ir norma, tā ir vienkārši normāla lieta, uz ko pāriet praktiski no ļoti liela daļa festivālu un pasākumu. Tirgotājiem, cik es arī runāju ar kaimiņiem, ērtāk ir, kad pasākumu organizētājs nodrošina vienoto depozītu sistēmu, kad katram nav jārūpējās pirms tam par to, ka glāzes tiek, vai vienalga, ko mēs izmantojam, tiek piegādātas. Un vienkārši problēma ir tajā, kad cilvēkam tad atpakaļ pie jums jānāk atgrieztā tieši mūsu glāze. Un ir diezgan grūti izsekot, jo mēs esam paņēmuši tik glāzes, cik paņēmuši, un mēs nedrīkstam izturētājiem nodot vairāk, no kurienes mums tās, tad atkal citam trūkst. Daudz ērtāk ir, kad vienoti, bet kopumā jau sistēma ir forša, plasākas. Paša pa sevi ideja ir laba, vienkārši nav pārdomāts, lai mums tagad, piemēram, otru reizi jāstāvēt rindā, lai nodot. Būtu labi, lai tu varētu pienākt un nodot, un uzreiz naudiņu atpakaļ, ātrāk, kaut kā tā. Mēs šobrīd dzīvojam tādā sistēmā, kas patiesībā ir ļoti, ļoti īslaicīga. Ja mēs paskatītos atpakaļ kaut vai 30 gadus atpakaļ, 40 gadus atpakaļ, mēs nemetām ārā krūzīti katru reizi, kad mēs padzērāmies. Un šobrīd mēs to darām, un mums tas šķiet pilnīgi normāli. Ir jāsaprot, ka tie produkti, viņi no kaut kurienes nāk, viņu ražošanai ir izmantotas izēvielas, un pēc tam viņi tiek izmesti. Ne tā vieta, no kurienes šie produkti nāk, ne tā vieta, kur mēs viņus izmetam, ir bezgalīga. Mums vienkārši ir jāizturas atbildīgi pret mūsu resursiem. Un man šķiet, ka cilvēki to tīri instinktīvi arī saprot, un viņi grib šādu zaļu un ilgspējīgu vidi, viņi grib izmantot depozīta glāzes. Vienīgais, ko cilvēki vēlas, ir, lai šī sistēma būtu ērta gan viņiem, gan arī tirgotājiem. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šī projekta
rezultāts varbūt ne uzreiz, ne šogad, varbūt arī ne nākamgad, bet varbūt mazliet ilgākā periodā būs tiešām, ka būs diena, kad visi pasākumi, kas notiek Rīgā un arī Latvijā, un Rīga būs kā piemērs Latvijai, būs apritīgi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs vispār nelietosim vienreizēji lietojamos ne plasmas, ne papīrus, nekādus citus traukus. Mēs izmantosim vairāk kārt lietojumus, mēs viņus mazgāsim, patērētājiem būs ērti, pasākumu apmeklētājiem, un uzņēmēji būs apmierināti, tirgotāji būs apmierināti, jo sistēma darbosies, mums būs jauni biznesi, jaunas darba vietas, lai šo sistēmu nodrošinātu, un nebūs nevienam jāpamato, kāpēc šī sistēma ir svarīga un vajadzīga.